Sveicināti! Šodien par bruģīšu tīrīšanu. Ar bruģīšu tīrīšanu es jau nodarbojos diezgan ilgi, varētu teikt, ja pamazām kļūstu par profesionāli. Manā saimniecībā ir aptuveni 130 kvadrātmetri bruģīšu. Mana bruģīšu galvenā problēma ir tas, ka viņš ir nevis no laika palicis netīrs pats bruģītis, bet ar bruģīti ir sakrājušies netīrumi, kas mitrā laikā lietu ir dubļi. Sausjā šie netīrumi izskalst, sūnas pa vidu ir putekļi. Un no šāda bruģīša nekāda baudījuma vairāk nav. Pagājušajā gadā šīs starpes es mēģināju tīrīt fiziski. Nopirku tādu elektrisko birstu un ar viņu tad arī cītīgi tīrīju. Tas izrādījās diezgan darbietilpīgi un netīri, tāpēc šogad es izdomāju šim jautājumam pievērsties nedaudz savādāk. Tas ir ar augstspiediena mazgātāju. Ar viņu es esmu iepriekš mēģinājis, ļoti labi visu izmazgā, bet problēma ir tā, ka tas, kurš mazgā, viss ir netīrs un arī viss apkārt ir ļoti netīrs. Tāpēc šogad, pararot savu skopumu, izdomāju nopirkt speciālu uzgali šim augstspiediena mazgātājam, kas speciāli paredzēts bruģīšu mazgāšanai. Šajā sakarā radās nākošā problēma. Šādu speciālo uzgali manam Bosch augstspiediena mazgātājam es nemaz nevarēju atrast. Tāpēc nopirku Karcher augstspiediena mazgātājam paredzētu bruģīšu uzgali. Nepaskopojos, samaksāju nedaudz vairāk, bet nopirku dārgāko variantu. Rezultātā esmu ļoti gandarīts par savu izvēli. Lai savienotu Karcher ar Bosch, nopirku pārēju. Tālāk video jūs redzēsiet, kā es mēģinu savienot Bosch ar Karcheri un kā es mazgāju. Man liekas, no tā video nosacīt visam jābūt skaidri. Ceru, ka kādam šis video noderēja. Visiem veselību! Veiksmi! Līdz nākamajai reizei! Atā! Rīts vēl pelēks, pagalms klusē, bruģīte zem kājām noguris dus. Putekļi gaisā no drāšu birstas, tik daudz stundu un rokas vairs negrib cirsties. Es gribēju tikai, lai viss atkal mirts, lai lietus peļķēs, gaisma skaisti